Jā, automašīna uz doto mirkli, ja mēs tīri ekonomiski skatāmies, ir visneizdevīgākā investīcija. Protams, ja mēs nerunājam par retro automašīnām, nopērkot tās, cena visu laiku pieaugs. Bet ja mēs nopērkam jaunu automašīnu, izbraucot ārā no servisa, cena kritās. Ja? Un ar katru gadu tā cena attiecīgi arī automašīnai kritīsies. Tas ir tas, ko es vienmēr esmu teicis, arī pareiķinam, piemēram, cik daudz mēs ar automašīnu ikdienā braukājam, un pareiķinām, cik mums izmaksā apdrošināšana, cik mums izmaksā, ja tas ir līzings, piemēram, un tā tālāk uzturēšana un vispārējais, ja, gada laikā, un pēc tam izdaliet uz to apjomu, ko jūs ar šo automašīnu braucat, un jūs būsiet īstenībā pārsteigti. Un tad paņemiet, piemēram, cik maksā Rīgā koplietošanas automašīnas, ja, brīdī, kad tas ir vajadzīgs. Tā ideja, uz ko arī attīstās ilgspējīgas pilsētas, mūsdienīgas pilsētas, ka pilsēta centrs, piepilsēta ir paredzēta sabiedriskiem transportam, pārvietošanās ar kājām, ar velosipēdu, un tad, kad tas ir nepieciešams, tiešām nepieciešams, tad automašīnas tiek koplietotas. Ja. Mēs arī ekonomikā to saucam par dalīšanās ekonomiku, share economy, ja, kas ļoti populāri arī Skandināvijā, un tad šīs automašīnas tiek ņemtas un tālāk jau izmantotas, kas īstenībā arī ir ļoti labi